Labrīt, Tāls draudze! Es jau šodien te dažiem kungiem pie durvīm teicu, es mēģinu atcerēties pēdējo reizi, kad es biju pie jums ciemos. Un sajūta bija baigi sen. Un tad viens te kungs man prasīja, kā es jūtos, es teicu, kā jau mājās. Nav jau nekas svešs. Man ir prieks no jauna būt jūsu vidū un arī līdzdalīt kādas pārdomas. Un šajā reizē es gribu parunāt par kādu tēmu. Tā ir interesanti, cik es ikdienā ļoti daudz lietoju sociālos tīklus, ņemot vērā, ka tāds ir mans darbs, pārsvarā ar tiem darbojoties. Un tas mans sociālo tīkla algoritms ir tā uztrenēts, ka man ļoti daudz nāk arī dažādi interesanti video, tā skaitā arī par garīgām tēmām ļoti bieži. Un tur es tā pavisam nejauši uzdūros vairākas reizes pēc kārtas dažādiem video, kas ir par vienu tēmu, kas ir arī mans šīs dienas, varbūt šīs tēmas galvenā doma. Tas ir par šo te noziedznieku pie krusta, kurš pēdējā brīdī paspēja iegūt ceļazīmi uz debesīm, ja mēs tā varam teikt. Un mans tēmas nosaukums šodien ir Kā tu te tiki? Esat kādreiz piedzīvojuši situāciju, ka jūs skatāties, uz jūsu suni, varbūt bērnu vai vēl kaut ko, kurš, kā tu te tiki, kā tu taču viss bija aiztaisīts ciets, kā tu te iešmauc iekšā? Es jau pusgadu arī esmu tētis, izmēģinu šo te lomu, un tagad es arī skatos uz savu jaunāko atvasi, un kaut kādā brīdī es domāju, pa kuru laiku, čalī, tu jau paspēji te tikt, apiet apkārt malai, aizlienēt garām, lai paskatītos, kas tur datorā notiek vai kur tur televizora ekrānā rāda. Un regulāri ir šis te jautājums, kā tu te tiki? Šķiet, nav nekas neparasts dzirdēt cilvēkus sakām, tu esi glābts, kā zaglis tika izglābts pie krusta. Un rodās iespējas, ka izglābšanās arī kā zaglim ir ļoti vienkārša. Tev tikai jātic un jāpiesauc to kungu, kā to darīja zaglis, un tu tiks izglābts. Vai es piekrītu šādam apgalvojumam, ka tas ir principā viss, kas tev ir jāizdara, lai tu tiktu glābts? Šajā brīdī ir šī konfrontālā sadursme mūsu galvā, jo daļa grib teikt, ka jā, tā taču tas noteikti ir. Un tad es saku, nē, noteikti jābūt vēl kaut kādam āķim, jo mums taču ir tas reliģiskais konteksts un daudz šīs lietas. Daži saka šo apgalvojumu, daži izsakot šo apgalvojumu, nekad varbūt nav aizdomājušies īsti par grūtībām, ar kurām saskārās arī šis zaglis, un cik daudz tas patiesībā prasa pateikt arī šādu vienkāršas lietas un saņemt to, ko saņēma šis zaglis. Zaglis Jēzu sauca par kungu pie krusta. Tad tiem, kas domā, par kuru nodaļu mēs vispār runājam, tad mēs varam skatīties Mateja evaņģēlijas 27. nodaļas beigu daļa vai attiecīgi Lūkas evaņģēlijas 23. nodaļas beigu daļa. Kā jums ir ērtāk, tur šis stāsts ir minēts. Tātad zaglis pie krusta, kad Kristus ir pienaglots, viens no tiem zagļiem saka, ka esi vecis, kāp lejā, cel mūs nost arī, mēs esam kopā ar tevi, pierādi, ka tu esi Dievs. Un otrs saka, nomierinies. Vismaz mēs esam šo visu pelnījuši. Un šis zaglis sauca Jēzu par kungu un norāda, ka viņš bija ķēniņš savā visbriesmīgākajā pazemojuma laikā. Kad viņam šķita, ka vairāk viņš ir noziedznieks, kad šķita vairāk noziedznieks tajā brīdī ne viņš nekā Kristus, viņa labākais draugs. Zaglis savu ticību pauda, kad pats bija fiziskā agonijā, pilnīgi kails, gan burtiski, gan emocionāli. Un turklāt šis zaglis iestājās par Kristu. Viņš aizstāvēja viņu. Liec viņam mieru, vismaz mēs šo esam pelnījuši. Kad viņu ieskrauj
gaudojošs, zaimojošs un sadistisks pūlis, kas ir dabūjis to, ko tik ļoti savā stulbībā ir saucis. Teologs Magreivijs raksta šādi. Grūti sekot nožēlojošā laupītāja piemēram. Viņš apliecināja ticību Kristum un viņa valstībai, kad visā pasaulē nebija neviena cita balss, kas būtu gatava ko tādu darīt. Pārējie, kas bija sapulcējušies pie krusta, viņi redzēja to, kas ar Kristu ir notikuši. Lielākajai daļai tās bija sajūsmas, ovācijas, šovs un ļauna apsēsta sirds, kas priecājās par to, kas tiek nodarīts Kristum. Un tad bija, protams, arī Kristus sekotāji, kuriem sāpēja sirds, redzot šo skatu. Bet visgrūtākajā vietā pēc Kristus bija šie laupītāji. Un visgrūtākais bija iespējams pateikt šos vārdus, ka vismaz es to esmu pelnījis. Un šajā visā stāstā mēs redzam, lai arī tas parādās ļoti īsu brīdi, šis dialogs starp Kristu un šo te vīru. Bet arī tur mēs varam, pat cik tas ir ielikts arī svētajos rakstos, tam noteikti ir doma, un var saredzēt daudz dažādas mācības. Un kā pirmā, cerības mācība. Kur gan vēl vairāk piedzīvot cerību kā pie Kristus, un kā vēl vairāk pie Golgātas krusta. Tad mūsu pārdomu objekts ir laupītājs, noziedznieks. Daži domā, ka viņa noziegums varēja būt neliels, ka viņš, piemēram, ir nozadzis maizes klaipu, un tad viņš tagad ir nonācis gūstā, un tagad viņu piesit krustā. Bet ja mēs rūpīgi paskatāmies pieejamos resursus un skaidrojumus, tad mēs redzam, ka viņš bija rūdīts noziedznieks. Papētot šos skaidrojumus, mēs zinām, ka centrālais krusts bija rezervēts kam? Barabam. Bet sānu krusti bija atvēlēti Barabas sekotājiem, šiem diviem laupītājiem, viņa skolniekiem. Tas palīdzētu izskaidrot arī šo te zagļu bezjūtību, kad Kristus pirmo reizi pievienojās viņiem pie šī krusta. Un pats šis vīrietis atzina, ka noziegums bija pietiekami smagi, lai attaisnotu to, ka viņš ir pienaglots pie šī Golgātas krusta, ka viņa pārkāpumi ir pietiekami smagi, ka viņš to ir pelnījis. Taču minūtēm griežoties stundās, zaglis pamazām mainīja savas domas. Šajā sirds pārmaiņā mēs atrodam savu pirmo mācību, cerības mācību. Šis vīrietis, apsūdzēts noziedznieks, varētu piedzīvot, ja viņš var piedzīvot tik dramatisku sirds pārmaiņu. Bet tā nav cerība mums katram. Varētu teikt, jā, viņš piedzīvoja ļoti grūtu periodu, viņam bija ļoti smaga situācija, un grūtā situācijā mēs katrs esam gatavi kļūt citādāki. Jā, ir tāds teiciens, ka ļoti daudz cilvēku ir ateisti līdz brīdim, kad lidmašīna krīt lejup. Varētu teikt, ka arī šeit šim cilvēkam lidmašīna krita lejā, un viņš vienā brīdī domāja, kas man vairs cits atliek? Es esmu šeit pienaglots, un mani gaida nāves mokas. Varbūt, ka vajag izlīgt ar šo kungu. Varbūt, ka viņš ir tas, par ko tiek runāts. Ja viņš varēja tikt izglābts visneticamākajos apstākļos, vai tā nav cerība mums katram, kurš kādā brīdī šaubās par to, kāpēc viņš ir attiecībās ar Kristu, kāpēc viņš pazīst Dievu, vai viņa sirds ir pietiekami gatava un atvērta? Vai ir kāds, kuru jūs varbūt esat vēlējušies, kaut viņš tiktu izglābts, kuru jūs tik ļoti mīlat, pie kura jūs esat ieguldījuši laiku, interesi stāstīt, parādīt Dievu, atklāt viņa mīlestību, bet tā sirds visu laiku neatverās. Varbūt esat izlējuši savu sirdi kādam individam
par viņu esat lūguši un aicinājuši viņu kristīties un pieņemt un atjaunot attiecības ar Dievu. Iespējams, ir pagājuši gadi un šķiet, ka stāsts par krustu nekādā veidā šos cilvēkus neaizskar. Un iespējams, jums pazūd cerība, ka kāpēc ir tā, Dievs, ka es tik ļoti gribu un cenšos atklāt to patiesību par tevi, bet šo cilvēku tas neņem. Tad šeit šis zaglis dod šo cerību, ka arī šis pēdējais mirklis, šis pussolīts līdz noslēgumam var kalpot kā atgriešanās punkts kādam cilvēkam, kurš ilgi bija pretojies, bet beidzot tomēr vēl ir paspējis pievērsties. Nākamā mācība, ko rāda šis stāsts, ir mācība par pārvērtībām. Tālāk, lasot šo stāstu par zagli pie krusta, mēs redzam atgriešanās mācību, tādu pārvērtību mācību. Es nedomāju, ka viņa pievēršanās visos aspektos ir līdzīga mūsējai. Drīzāk es domāju, ka mēs redzam, kas ir patiesa atgriešanās. Jo atgriešanās arī citos kontekstos tiek minēta un skaidrota kā pārvēršana, kas būtībā nozīmē izmaiņas. Kad līdzīgi kā ar ūdeni, 3 agregāti stāvokļi, bet notiek šīs pārvērtības, bet tas joprojām ir ūdens. Daži no mums ir bijuši, kādreiz jutušies varbūt vainīgi, ka ir pārāk maz mācījuši, pārāk maz pārliecinājuši vai stāstījuši. Un liekas, kā var būt tā, ka nenotiek nekādas pārvērtības? Bet pārvērtības parasti notiek sirdī. Un ja sirdī nenotiek šīs izmaiņas, arī nevar sākties šī īstā atgriešanās. Pirms kāda laika es lasīju stāstu, ļoti lielās līnijās izstāstīšu, par kādu vīru, kurš strādāja apvienotajos Arābu Emirātos, arī pie šīs naftas ieguves. Un tas bija, protams, par ļoti, ļoti seniem laikiem, pirms vēl lielā skaistā izrāviena, ko piedzīvo apvienoto Arābu Emirāti. Un tur pastāvēja tāda kultūra, ja kādu pieķēra pie zakšanas, tad viņam burtiskā nozīmē nocirt šo labo roku. Līdz ļoti ilgiem laikiem tas bija tāda ierasta prakse. Un tad ļoti bieži varēja redzēt, ka cilvēks staigā bez šīs vienas rokas. Viņš principā nevar arī īsti atrast nekādu darbu, jo tas ir kā zīmogs viņam, ka ja reiz viņam šī roka nav, tad viņš ir bijis neusticīgs, viņam tā rociņa ir gribējusi paņemt no tās kases, kas nav viņam atļauta. Un to sauc arī tajā laikā par kreiso zagļu zemi, kreiso zagļu zīmogu. Es nezinu, vai šī praksa joprojām viņiem tādā aspektā tur valda, taču vai tā ir pārvērtība kāda cilvēka dzīvē, kad ar viņu notiek kaut kas tāds? Vai tā ir īsta pārmaiņa, kas pilnībā izmainīs šī cilvēka dzīves uztveri? Bet šim zaglim pie krusta, neskatoties uz visām sāpēm un pārdzīvojumiem, pateicoties tam visam, notika šī pakāpeniskā sirds pārmaiņa. Jā, daudziem tas varbūt ilgst neskaitāmus gadus, un iespējams šis cilvēks bija kādreiz dzirdējis kaut ko par Dievu, bet savā draugu kompānijā izvēlējās, ka tas nav stilīgi, es negribu tam sekot, es negribu to zināt, un varbūt kāds viņam to ir stāstījis, bet viņš to ir izvēlējies nepieņemt. Bet šajā brīdī viņš piedzīvo šo atskārsmi un saprot, ka jā, iespējams šeit ir bijis kaut kas vairāks. Tā kā zagļa attieksmē un rīcībā notika izmaiņas, mainījās arī viņa attiecības ar Dievu. Notika pārmaiņas. Visu to rīta cēlienu, un šis zaglis bija zem sava krusta cīnījies šo ceļu uz Golgātu,
Tajā laikā viņš bija dzirdējis pūļu ņirgāšanos, viņš bija dzirdējis un izjutis šīs sāpes, kādas piedzīvo viņa rokas, kad naglas tiek caurdurtas. Bet interesanti, ka Kristus viņam teica, šodien es tev saku, tu būsi ar mani paradīzē. Tad, kad viņš aizvēra šīs acis pavisam, nākamais skats, ko viņš redz un redzēs, būs kopā ar Jēzu. Dieva mīlestība, labvēlība, šī gaisma, kas apspīdēs viņu un veldzēs viņa gadiem nepareizi vazāto dzīvi. Un viņš sapratīs, ka nevelti ir bijusi šī viņa atgriešanās pie krusta. Vēl mēs varam mācīties un redzēt, ka šis vīrs parāda arī savā veidā drosmes mācību. Mēs esam uzsvēruši, ka viņš pauda ticību Jēzum laikā, kad viss pārējās balsis klusēja. Ir drīzāk klusēja attiecībā pret Kristu, pret viņa mīlestību, pret to labo, ko viņš bija darījis, bet brēca, lai viņu sit krustā. Bet tas prasīja šim vīram drosmi arī stāties pretī šim otram kolēģim, kurš bija pie krusta, un apsaukt viņu, lai viņš liek Jēzu mierā, jo mēs esam to pelnījuši, bet viņš jau neko slikti nav darījis. Un daudz varētu šajā brīdī lekt kājās un teikt, protams, viņam jau nebija daudz ko zaudēt. Un es pieņemu, ka tā ir patiesība, ka tu karājies pie šī krusta un saproti, ka nav vairs cita ceļa, kur tev doties, ko gan vairs tev vairāk zaudēt. Bet atcerieties, droši padomājiet par sevi, ka liela daļa no mums, kad mums ir šīs sāpes, kad mums ir tāda nevēlama agonija, emocionāla vai pat fiziska, neviens no mums tā kā nesaka, ka jā, es gribu vairāk sāpes, es gribu vairāk pārdzīvojumu, es gribu vairāk mocības sev. Mēs cenšamies izvairīties no papildus ciešanām. Un pirms šī zagļa vārdiem šī vardarbība bija vairāk vērsta uz centrālo krustu, uz Jēzu, bet runādams ar Jēzu, viņš uzmanību paņēma nedaudz uz sevi. Un riskēja, ka arī pats pūlis varētu daudz vairāk ienaidu vērst tieši uz viņu un padarīt grūtākas pat viņa šīs stundas atlikušās pie šī krusta. Ir ļoti viegli runāt Jēzus vārdiem un skaistas lietas, kad mūs ieskauj ticības biedri, kad mēs jūtamies ērti, komfortabli, kad mums viss ir kārtībā. Tad mēs varam runāt skaistās frāzes, skaistos tekstus, domas, bet cik viegli mums to darīt tad, kad iekšēji mēs esam salauzti. Šis drosmes pārbaudījums nāk kā tāda atzīšanās Kristus dzirdētajiem vārdiem par Kristus izsmiešanu. Kad mēs esam darbā blakus cilvēkiem, kas nerunā labus vārdus, kad draugi smējās par mūsu ticību, par mūsu dārgajām patiesībām, kad varbūt pat mūsu ģimene izsmēja mūs par mūsu pārliecību kaut kādos jautājumos un vēl jau vairāk ticībā uz Kristu. Kāds mācītājs reiz stāstīja piemēru par to, ka kādā no draudzēm, kur viņš sludināja, bija salīdzinoši slikts jumts mājai uzcelts. Tad, kad spīdēja saule, šis jumts ļoti labi pasargāja, deva ēnu un nebija ļoti karsts, bet problēmas sākās tad, kad sāka līt lietus. Kad sāka līt lietus, tad regulāri aplūda telpas, bija mitrs, grūti viss žuva. Un tad rodās jautājumi. Tā kā šeit ir daudz cilvēku, kas nodarbojas ar celtniecību, pasakiet man lūdzu, vai tāds jumts ir labs jumts, kas saulainā laikā dod veldzi, bet lietainā laikā dod ūdeni? Vai ne? Īsti laikam nebūs labākais. Piemēram, šādā laikā, kā mums tagad ir ārā. Diez vai jūs gribētu, ka jums būtu
retināts jumts. Ja jumts ir labs tikai tad, kad spīd saule, tas nav nekāds jumts. Un ticība, kas apliecina Jēzu tikai smaidīgajiem un ticošajiem cilvēkiem, vai tā ir liela un spēcīga ticība? Kad Jēzus atbildēja zaglim, iespējams, Jēzus pagrieza galvu, lai ar viņu arī runātu un pievērstu viņam uzmanību. Tieši tāpat, kā viņš pirms dažām stundām bija skatījies uz kādu, kurš viņu noliedza 3 reizes piespiedu kārtā. Tad viņš skatījās uz kādu, kurš viņu atzina vēl nelabvēlīgākos apstākļos. Un interesanti, kā kungs skatās uz mums. Vai viņš redz mūsu sirdi, kad mēs esam drosmīgi, kad varbūt mums ir nedaudz gļēvums pastāvēt par savu pārliecību. Bet mācoties no šīs zagļa, mēs iegūstam drosmi ieņemt to nostāju, jo kas gan mums atliek ko zaudēt? Esiet stipri un drosmīgi, nebīstieties no viņiem, jo tas kungs jūsu Dievs ir tas, kas iet ar jums. Viņš tevi nepievils un nepametīs. 5. Mūzes 31:6. Un pēc šīs te drosmes, ko parādīja tajā grūtajā brīdī šis ļaunais zaglis pie krusta, mēs redzam arī tādu iezīmi kā pazemības stunda viņa dzīvē. Vēl viena šī stāsta mācība, kas jāatcerās, un kas arī mums personīgi ir nepieciešama garīgajā dzīvē, ir šī te pazemība. Kad zaglis paskatījās uz Jēzu un tad uz sevi, šī Kristus caururubjošā mīlestība, es ticu, ka ienāca viņa sirdī un viņš saprata, ko viņš ir bijis darījis visu savu dzīvi. Faktiski zaglis atzina, es šo sodu esmu pelnījis un es saņemu to, ko es esmu pelnījis. Vai mums ir viegli pateikt, ka es šo esmu pelnījis? Vai tas ir godīgi, ka ar mani notiek šī vai tā lieta? Tomēr zaglis to izdarīja. Viņš sniedza šo pazemīgu atzīšanos. Viņš parādīja šo piemēru. Viņš sniedz arī piemēru pazemīgam lūgumam. Kāds bija šis lūgums? Kungs, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Pirms neilga laika 2 Jēzus apstuļi arī bija lūguši. Kad tu nāksi savā valstībā, dod mums visaugstākās goda vietas tavā labajā un kreisajā rokā. Kāds interesants kontrasts. Tie, kas baudīja labu dzīvi, ja mēs tā varam to teikt, salīdzinot ar šo te zagli, viņi saka, cik mēs esam tev tik tuvu, vai varbūt tā, ka mēs, tad, kad tu nāks atpakaļ, mēs viens pie labās rokas, otrs pie kreisās. Un tad ir šis cilvēks, kuram nav bijušas nekādas saiknes ar šo visu. Viņš saka, būtībā, tad, kad tu nāksi atpakaļ, vai tu vari mani pieminēt? Lai vismaz kaut kas man atcerās. Lai ir šis mantojums, ko es esmu atstājis uz šīs zemes. Kaut kas labs. Zaglis neprasa īpašu attieksmi, atlīdzību, saurupmāju vai īpašu zemes pleķīti debesu valstībā, kur viņš varētu uzcelt savu māju, vai pat vietu troņa tūmā. Viņš vienkārši lūdz, lai viņš tiek neaizmirsts, lai viņu atcerās. 1. Pētera 5:6 mēs varam lasīt, tāpēc pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu īstajā laikā. Zaglis pazemojās un Jēzus viņu paaugstināja. Jēzus viņam piedeva, kas bija darīts. Un Jēzus viņam apsolīja, tu būsi kopā ar mani.
Mums visiem laiku pa laikam šī pazemības mācība ir vajadzīga, lai mēs nestaigātu apkārt un neteiktu, Dievs, es gribu tev būt pie labās rokas, tad, kad tu nāksi atpakaļ. Vai vismaz pie kreisās. Jo es taču esmu baznīcā visus šos gadus, es lasu, pētu, es sludinu un darbojos. Būtu tā kā zolīdi, ja es kaut ko dabūnu atpakaļ. Bet Zaglis vienkārši parādīja. Dievs, lūdzu, neaizmirsti mani. Un tad ir šī pazemības mācība mūs aizved uz tādu noslēdzošo mācību. Uz žēlastības stundu. Uz žēlastības mācību. Kristus pestīšanas aspekts ir saistīts ar katra cilvēka glābšanu. Tā skaitā arī ar šī kunga glābšanu. Viņš tika izglābts no tā kunga žēlastības. Jēzus viņam neapsolīja miljoniem lietu, un viņš nemēģināja viņam pie krusta esot izstāstīt pilnīgi visas reliģiskās gudrības, kas viņam būtu jāzina, lai Kristus viņu varētu pieņemt. Drīzāk Kristus to darīja, jo viņš bija žēlsirdīgs glābējs. Padomājiet par cilvēkiem visā Bībelē, kuri tika izglābti. Noas, Ābrahāma, Mūzu, Dāvida, Pētera, Pāvila. Tie bija ideāli cilvēki. Tie bija perfekti cilvēki. Visi bija nepilnīgi, kas cīnījās un paklausīja Dievam, kur arī tiek izglābti, kuriem arī tiek parādīta žēlastība, žēlsirdība. Pāvils arī ir rakstījis Titam 3. nodaļā. Viņš mūs izglāba nevis no mūsu taisnības darbiem, gan pēc viņa žēlastības. Iespējams, ka daži no jums ir mazdūšīgi par savām garīgajām neveiksmēm, jo mums visiem ir kāpumi un kritumi. Varbūt jums liekas, ka jūs nepildat savu garīgo potenciālu, jūs varētu darīt vairāk, labāk. Jūs iespējams sakat, man nav izdevies dzīvot kristīgu dzīvi. Nedzīvoju es bez grēka, tā tad es pie Kristus nevaru nākt. Daži cilvēki regulāri apmeklē un mēģina ārēji dzīvot saskaņā ar Kristus standartiem, lai gan iekšēji viņi ir uz padošanās robežas. Ja esi viens no tiem, apstājies, paskaties uz Zagli. Viņam bija cerība, un arī tev ir. Pievērs uzmanību Jēzum, kā viņš to darīja. Metieties virsū viņa piedāvātajai žēlastībai, kā dārgam ūdenim, kas atveldzē šo nogurušo un dažādo aspektu nomocīto sirdi. Mūsu kungs ir žēlsirdīgs. Psalminieks rakstīja, kāpēc tu esi izmisumā, mana dvēsele, un kāpēc tu esi satraukta manī? Pirmā mācība, ko mēs apspriedām, bija mācība par cerību, pēdējā ir par žēlastību. Viņi iet kopā, vai ne? Mums ir cerība, jo mēs kalpojam žēlsirdīgam kungam. Un neskatoties uz šo visu, man ļoti apbur fakts par attiecībām starp šiem diviem cilvēkiem, starp Kristu un šo noziedznieku. Un atgriežoties pie tā, ko es sākumā minēju, ko izmet mans sociālā tīkla algoritms, tur izmeta tādu stāstu, kur apspēlēja šo situāciju. Kad šis cilvēks pie krusta, kurš ir izgājis cauri šiem visiem posmiem, viņš nonāk pie eņģeļiem, un eņģeļi prasa, ko tu te dari? Kas tu tāds esi? Un viņš saka, kā es esmu atnācis uz debesīm. Es esmu atnācis pēc savas dāvanas. Un eņģelis ir mazliet apjukumā, viņš pasauc vēl citu eņģeli un prasa, ko mums ar viņu darīt. Viņš nav šajās nekur grāmatās, mums nav minēts, viņš taču ir bijis tik slikts.
Un šis eņģelis saka tā, pirms mēs domājam, ko tālāk, kā jums ir bijis ar sabata ievērošanu līdz šim? Nekad neesmu dzirdējis, kas tas tāds ir. Vai jūs esat pietiekami labi maksājis savu 10. tiesu? Nē, es nekad to dzirdējis. Kā jums ir ar šo 10 baušļu ievērošanu? Kāda ir bijusi jūsu attiecības ar 10 baušļiem visu šīs dzīves laikā? Pirmo reizi dzirdu, ka tāda ir. Kāda ir jūsu pārliecība par taisnošanu ticībā? Neviens man nekad nav stāstījis. Labi, pamēģināsim ar kaut ko vienkāršāku. Kas jums bija pēdējās Bībeles stundas, par ko jūs runājāt? Man nekad nav bijušas Bībeles stundas. Tad uz kā pamata jūs stāvat šeit? Ko jūs šeit darat? Kas jūs esat? Tas vīrs pie vidējā krusta man teica, ka es varu nākt. Tas vīrs pie vidējā krusta man teica, es varu nākt. Un lai šī doma jūs paņem līdzi šajā nākamajā nedēļā, ka neskatoties uz visu, kas ir bijis, tas vīrs vidējā krustā arī jums šodien saka, nāc, es tevi gaidu. Amen. Visaugstais varenais debesu Dievs, paldies, ka tu mūs katru aicini pie sevis. Paldies, ka tu miri pie Golgātas krusta, ka tu augšām cēlies, ka tu dāvāji šo cerību un ka tieši tāpat kā šim noziedzniekam, arī mums tu dod šo iespēju nākt pie tevis, atsaukties aicinājumam, jo tu esi tas vīrs no vidējā krusta, kurš aicina mūs, kurš dod mums atļauju nākt pie tevis. Kungs, es pateicos par katru no mums, kas esam šeit, kas slavējam un pielūdzam tevi, kas pazīstam tevi, bet tu, kungs, zini un redzi sirdis, tu zini un redzi to, kas notiek katra mūsu iekšienē, un tu esi tas, kurš var dāvāt mieru, ja esam satraukti, cerību, ja esam nomaldījušies, un žēlastību, ja esam nobijušies. Kungs, paldies tev par visām šīm īpašībām, un paldies par to, ka mēs tevi pazīstam, atlaid mūs ar savu mieru, un lai par visu tev ir gods, slava un teikšana tavā vārdā. Āmen.